Pastīsimies, kas te mums labs būs. Bet jābūt ir tādā alert modā. Bet es viennozīmīgi gribētu arī Silveru ieķert. Viennozīmīgi. Vienkārši es neesmu pie viņa, nu es neko par viņu nezinu, tur tā problēma. Es varu kaut kā uz Orderflow par cik tai komiksā tie dati ir iekšā arī uz Silveru man. Es tā pētu pašreiz, es līdz skaidrībā neesmu ticis, bet tā jau ir bearish, jā, jo pasties kāds rejections no šitās te zonas divas reizes vēl pēc tam. Galvenais ir dabūt iekšā sevi vai šitai te value zonā, tad mēs varam domāt par upside. Un tas arī būtu drošāk, bet zin kā, jo tu vairāk gaidi, jo tu vairāk viņam ļauj iet, jo tur jau matemātiski tev tie probabilities viņi iet lejā. Tāpēc gaidīšana tā nav laba lieta. Labāk ir ņemt to risku. Jā, ar to apziņu, ka nu, to arī var dabūt pie baļņika, bet labāk viņi ir paņemti. Jo matemātiski bija labs pētījums, tagad neatceros, kas viņu taisīja par tradingu, bet viņi bija hedge fund traderi, bija viņu apkopojuši. Tu vairāk gaidi, jo tu vairāk tur gaidi kaut kāds ieies, viņš te iekšā un te kaut kāds backtests, tu jau neizdari sev nekādu favoru vairs. Jā, ir starpība, vai tu to visu sagaidi un tu pozicionējies šeit kaut kur, vai tu pozicionējies šajās te zonās. Nu, ir ļoti liela starpība. Jā, bet labi, tā viss ir lirika. Es vienkārši to visu skatos un labi arī, ka no tā zelta gal galā, nu, neteikšu, ka labi, bet pašreiz izstāsta labi, ka es izlecu ārā tomēr no tā treida. Man tas nepatika, man šis tops tā izsolīt, kas tur bija. Tā kā jāgaida, kur es varētu iepazīstināties. Viņš ir uz tā putsuporta, viņš ir apakaļ, tas ir kā minimums. Šodien ir bišķiņa negatīva gāma. Ne bišķiņa, bet nopietna negatīva gāma. Tāpēc man ir jautājums, vai viņš tomēr mēģinās vēlreiz uz šito te Bayer iniciatīvu te patestēt. Te bija tie Bayer iekšā, vai viņš mēģinās viņiem uzbrukt. Un ko viņi parādīs. Jā, jo tā apakša tāda diezgan plika ir. Diezgan plika. Tāpēc varbūt es pat gribētu, lai viņš pamēģina uzbrukt tiem Bayeriem te vēlreiz. Šitiem te, kas to pirmo iniciatīvu tā apakšā izrādīja, lai viņš pamēģina viņiem uzbrukt. Tas būtu nice. Un tas skatīties, vai kaut kāds absorpcijas notiek. Un tas pats ar sudrabu. Lielos vilcienos, bet es gribētu pamēģināt bišķītiņu iepirkt. Gribētu. Es no viņa sen neko neesmu dzirdējis. Tas arī paldies Dievam, ka es no viņa neko neesmu dzirdējis. Viņš ir jobnutīs. Nu, tur viņam ar galvu nav kārtībā. Viņam nav ar galvu kārtībā, tas ir skaidrs. Ja mēs tad var slapstīties pa krūmiem un stalkot cilvēku, nu kas tur tajā galvā notiek? Jā. Tā kā es kopš 23. gada rudens es neesmu neko par viņu dzirdējis vispār. Jā, bet viņš ir jobnutīs. Viņš ir jobnutīs. Es tev parādīšu, stulītās, man liekas, telegramā man ir kaut kur lejuplādējuši tās bildes, tev parādīšu. Nu, tad pasaka, vai tas ir normāli? No. Tad pasaka, šitas ir normāli? Un tā nav vienīgā reize, man pēc tam, ka atsūtīja. Es neteikšu, kas man šito atsūtīja. Jā, nu es saprotu, man palika neumolīgi. Nu, iedomājies, tev, bļaļ, staigā un bildēšu. Tā ir 2023. gada vasara. Viņš, bļaļ, sēž krūmos un stalko. Viņš nojūdzies ar, viņam ar pauri nav kārtībā. Es viņam atteicu, mēs tur izskatījās, viņš bija normāls džeks, bet tad es viņam atteicu sadarbībā. Tāpēc, ka jaunas sadarbības es nemeklēju, jaunas znakomas es nemeklēju. Saku, man tas nav vajadzīgs. Man ir savi pārbaudīti cilvēki, ar ko es esmu sācis no laika gala, no paša sākuma un viss. Un es nemeklēju. Man nahuj kaut kāds tavs tur 100, 200 pakas tur pārvaldīt. Nevis tāpēc, ka tā ir augstprātīgi, bet man nav tas risks vajadzīgs. Saprot? Man ir labi, kā man ir. Man pilnīgi pietiek ar visu. Jā, un es nezinu, kas viņam notiek. Bet, nu, atklājās, ka viņš ir debīliķis. Nu, kā minimums, lai šitā staigātu un kādu stalkotu un no krūmiem tur kaut kādas fotkas taisītu, kādu iemeslu dēļ. Jā, tur ir, bļaļ, ar pauri nav kārtībā, bet man palika neumolīgi. Un tā es aizbraucu pie Eduarda, es viņam šitos prikolus parādīju, pastāstīju, un pa lielam ir tā, pēc tam, ka Eduards bija viņu apciemojis, izrunājies ar viņu. Es nezinu, kā tur tā tikšanās bija, bet viņš viņu kaut kur noķēra un vienkārši pateica, ka tā nevajag darīt. Un ar to arī viss tur kopš tā rudens pa lielam 23. gada rudens jau. Viņš ir no radariem pazudis. Bet, nu, kā minimums, neomulīgi, saprot, neomulīgi, un tā nav vēl ir pāris fotkas, kur viņš man ir stalkojis. Tā kā tas ir jobnutīs. Tas ir vienkārši jobnutīs.
Tur ar Pauli ir ļoti smagas problēmas. Tur psihoterapeits nepalīdz. Tur ir kaut kādas neiropatoloģijas. Tur ir baigi, baigi jāskatās, kas galvā ir. Lai es kādu staigātu, bet krūmos tā kā sēdētu un taisītu fotkas. Jā, nu, flēc. Aļo. Tur ir nopietns brain damage. Nopietns. Tā kā es esmu sen pa viņu aizmirsis. No sākuma likās ļoti kručs čoks. Ar piķi arī es nezinu, kāds ir kaut kāda biznesa piķis viņam dafīgā bija. Nu, ņemot vērā tās automašīnas, kurā viņš braukāja. Viņš neizskatījās tāds fakes, bet, nu, redz, kā beigās es saku, gal galā sadarbība, nesadarbība, bet cilvēks izrādījās jobnutīs. Tāpēc ir labāk tādi prasti čoki, kuri staigā, bļē, tur lamājās trīsstāvīgiem matiem, pohujas to visu. Saprot, viņš tāds ir, viss viņš ir tāds. Cik mums ir šitie, kas sēž baltos kreklos, šlipstēs uzvelciņos, bļē, brauc tur ar kaut kādu glaunu X5, tāds pareizais, noslīpētais. Liekas, wow, kāds solīts cilvēks, tur, bļē, vienkārši tāds manieks, nahuj. Jā, tā ir. Jā, Eduardam ir tāda aura. Viņš ka parunā cilvēkiem. Tad, nezinu, viņam daudz, daudz saprot. Daudz ko saprot. Jo ar Eduardu es, ka iepazinos, bet nu, es biju vienkārši sēdēju pārmīs jēga. Nu, tas ir čuvaks riktīgi nosuka 90. Viņam uz galvas tas ir uzrakstīts uz pieres. Jā, viņš ir tāds baigais onkulis. Un viņš ir izrādījies viens no lojālākajiem onkuļiem vispār kāds var būt. Ja ir bijuši sūdi, kur liekas tuvāks cilvēks, tā kā, nu, viņš parisinās. Tad vispār kāds absolūti no malas, uz kuru tu pat, tu nezvanītu, tu nerisinātu tādas lietas ar viņu. Nu, tu domātu, nē, šitam nē. Vai viņš beigās ir tas, kas tev atrisina dažādas jautājumas, nu, vai tas nav pizdiets. Un tā tas reāli ir dzīvē, tā dilēma. Kaut kādos sūdos iekrīt, tev tuvākais, bet neizvilks ārā. Vai kaut kāds čoks no malas pastieps roku. Tas ir pizdiets kaut kāds. Dolārs. Nezinu, jāskatās, nu, šitā izsola redz arī, viņš te ir Price Discovery aizgājis ir, pašreiz ir, nu, nekas viņam te īsti, nu, jāskatās, jāskatās. Bet kaut kāds volatility moves būs, jo, nu, cik viņš ilgi te dzīvos, kaut kur viņš aizies, kaut kur viņš aizies. Bet, nu, par cik uz dolāru nekādus datus nevar dabūt, tad tur var tā vienkārši piemest uz aci. Čīsti vadīties pēc tās izsoles. Nu, ja viņš te ir nofeilojis tagad viņu un te viņš te bakstās, tad, nu, ko tad, apakaļ lejā? Jā, šitas nav slikti. Ja es bišķiņ būtu ar naftas draugiem, es tagad, jā, šito es baigi vērotu. Te vajag datus, man nav enerģija dati. Atsevišķi es viņus nepirku, bet jāskatās, kur te ir kaut kāda vakuma šitai zonā un kur lielākā sellinga agresija šeit. Jā, un jāstāsta, kas būs šito izsoli, kas šeit šobrīd ir. Jā. Un, ja viņš te vēl viņu nofeilo, tad viņš nobrauc atkal smuku lejā. Tad jautājums, vai te viņš viņu feilo vai nemēģina feilot, brauc apakaļ augšā, cik viņš daudz to biznesu taisīs. Vai arī, ja septens ir apakaļ iekšā šeit, un tad viņš viņu visu izstrēļo uz augšu. Tur jāskatās, ir jāiedziļinās, es to nedarīšu. Bet setups, trade setups varētu būt labs. Ja reāli iedziļināties, pacietību, pavērot, paskatīties, kas te dominē, un kā viņš uzvedās pie kaut kāda vakuma zonas, kur te es domāju, ka ir kaut kur kaut kādas vakuma zonas, šitā te, kad dropā kaut kādu one-side printi, kur lielākās deltas ir selleriem, paskatīties, kā viņš tur uzvedās, tur var ar maziem stopiņiem pamēģināt viņu noķert. Es domāju, ir to vērts. Nav slikti. Jo, labi, es te tā tikai ieskrēju, bišķītiņi parunāt. Nezinu, vakarpusē skatīšos, ko šitie abi divi būs izdarījuši, sudrabs ar zeltu, un kaut kāds lēmums būs jāpaņem. Es domāju, ka, ja sudrabs būs nomaucis jau šeit lejā zem šīs te Bayer kontrolas zonas, kaut kur viņš te vārtīsies, es domāju, ka es pieņemšu lēmumu par pirkšanu.
Es paskatīšos vēl kāds ir agresivitātes proksija uz sudraba. Un šitai dropā. Un kaut kur zelta arī būs jāliec iekšā atpakaļ. Pašreiz izskatās, kā vajadzētu bājām turpināties pēc tāda reloadinga. Šo, davai, es laižu tālāk. Jābrauc pa vietām, pa ģēlām, pa darbiem. Tā kā mošku vakarā vēl uzbezerēsim kaut ko.